Kā tu jūties par to, ka no nākamā gada tiks aizliegts? Viņi tiks aizliegti? Jā, no janvāra. No nākamā gada Latvijā vairs nevarēs legāli iegādāties veipus ar dažādām garšām. Dodamies uz festivāliem, lai noskaidrotu, ko par šo aizliegumu domā apmeklētāji. Vai veipi ar garšām ir populāri tavu draugu un paziņu lokā? Jā, ļoti. 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 Bet es nepīpēju, bet draugi ļoti. Ok, pieņemsim. Kā tu jūties par to, ka no nākamā gada tiks aizliegts? Viņi tiks aizliegti? Jā, no janvāra. Nē, es varētu arī atmest, es varētu to beigt, man nebūtu problēmas ar to, bet maniem draugiem, es vienkārši iedomāju, nē, tas nav nopietni. Viņi to nepieļaus, viņi neizdzīvos. Domā, viņi pāries uz kaut kādu alternatīvu vai pirks nelegāli? Es domāju, ka viņi pirktu reāli nelegāli. Paļu Bobu. Es nestos uz viņu, tā nebūtu viņa gan jau. Nē, es domāju, ka viņi noteikti censtos. Es domāju, ka viņi noteikti censtos kaut kā pakluso, kaut kur citur dabūt. Telegram čatiņos? Jā. Es nezinu, kur tādus var dabūt, bet viņi gan jau atrast, ja viņiem vajadzētu. Jā. Kā tev liekas, kad būs aizliegums, tas, kas notiks Telegram čatos? Tā kā kas notiks? Nu, tur gan jau uzpeldēs visādi štādi ievest no kaut kurienes. Tagad jau arī nav problēmas viņus dabūt noteikti. Jā, skolnieki tur arī dabūt. Jā, exactly. Tāpēc, ja viņi grib, lai visi tā dara, tad, baigi nevienam, man liekas, tas nepalīdzēs. Savu viedokli par garšu aizliegumu raksti komentāru.